Hei, draugi! Atkal Madars. Esmu regresologs hipnoterapeits un šodien gribu parunāt par tādu lietu, vairāk attiecās gan uz sievietēm, meitenēm un tā tālāk, bet varētu būt interesanti arī vīriešu kārtas pārstāvjiem, jo, kas ir, ko es esmu novērojis savā dzīves laikā un redzot, kas apkārt notiek ar smēķējošajām sievietēm, meitenēm un tā tālāk, kas dara pāri sev, savai veselībai un īsti neapzinās, ko tad viņas sev nodara ar to. Tagad tā, kāpēc meitenes sāk smēķēt? Kāpēc viņam tas ir svarīgi to uzsākot? Tāpēc, ka lielākoties tā ir statistika, tātad, ka vēlās vai nu iejusties sabiedrībā, vai vēlās izskatīties vecākas, ja? Bet sievietē sasniedzot tomēr kādu līmeni ar gadiem, vai tas ir tas, ka jūs gribat izskatīties vecākas, vai tas ir īstais iemesls turpināt smēķēt, jo patiešām smēķēšana dara pāri organismam, organismā netiek ievadīts pietiekami daudz skābeklis, un sieviete ātrāk noveco, viņas āda paliek vecāka, ja? Ja mēs runājam par to, kad sievietes stāvoklī vēl to dara, kad nodara mazajiem bērniņam pāri, kas svēdriņā iekšā, ja? Un vai tiešām tas ir to vērts? Ja ejot pa ielu, skatoties, kā sieviešu kompānija kaut kur smēķē, vai paši jūs sievietes, pieņemsim, no malas esat paskatījušās, kā tas īsti izskatās. Šī vispār tagad kā sērga liekas jau, kad sievietes jau smēķē vairāk nekā vīrieši pat, ja? Tādas, šausmas tas ir. Tā kā padomājiet, mīļās sievietes, par to, vai ir vērts bojāt savu veselību dēļ tā draņķa, ja? Un darīt pāri, izskatīties vecākām, vai vajag, vai tas ir tiešām vajadzīgs. Tā kā arī es varu palīdzēt atmest smēķēšanu un var vērsties pie manīm, un es palīdzēšu šajā jomā, ja ar citām metodēm nav tikts galā, tiešām netiek galā, nolaižās rokas, es jau nevaru atmest. Ir darīts visa kā, gan plāksteri, gan saltiņi, gan visa kā, un vienalga tā tad nevar atmest smēķēšanu, ja? Tad droši vērsieties pie manīm, un es palīdzēšu šajā jautājumā. Tā kā droši gaidīšu jūsu zvanus. Tāpat var paskatīties YouTube, un kanāls ir Superterapija saucās, kur var iegūt dažādu informāciju, ko es nododu no savu skolotāju tālāk latviešu valodā, lai būtu saprotams un to varētu redzēt un saprast un tātad uzlabot savas dzīves. Tāds ir mērķis, tas ir mans aicinājums palīdzēt maksimāli daudz cilvēkiem tik galā ar problēmām dzīvē, kas neļauj attīstīties tāpatās, un tātad salabot savas dzīves. Tā kā čau pagaidām!